Man prieks, ka tu esi šeit, tur kaut kam ir jābūt, vai ne? Klau, es samērā ātri izstāstīšu nedaudz par nervu sistēmu un elpas ietekmi, un ķeramies pie lietas. Nervu sistēma nezina, kā tev vajag, nervu sistēma zina tavu pašreizējo stāvokli, un tas liekas droši. Tas nozīmē, ka tev ir jāparāda savai nervu sistēmai, kā es vēlos justies. Lielākā daļa cilvēku dzīvo pastāvīgā stresā, to pat neapzinoties, jo ļoti ietekmējas no ārējās vides un notikumiem. Nespējot regulēt savu emocionālo stāvokli, un tad ir jautājums, kā ir tev? Savukārt, autonomā nervu sistēma ir kā dzīvības mugurkauls. Tā atbild tā skaitā par tavu uzvedību, tā atbild par sirdsdarbību, asinsspiediena regulāciju, elpošanu, gremošanu, seksuālo uzbudinājumu, urinēšanu, klepošanu, pat rīšanu un šķaudīšanu. Un te ir smags uzdevums – uzturēt homeostāzi, kas pēc būtības nozīmē, kā organisms un smadzenes līdzsvaro visas dažādās šīs iekšējās sistēmas, lai mēs varētu izdzīvot un pareizi funkcionēt. Un mūsu nervu sistēma nepārtraukt skenē vidi, lai noteiktu, vai ir droši vai nav bīstami. Un smadzenes izvērtē situāciju un arī cilvēkus izspriežot, vai tie ir droši vai bīstami, pirms mēs paši šos lēmumus vispār apzināmies. Piemēram, tu ieraugi suni, jo pa gabalu un caur neiroceptīvo procesu tu nolasi, vai tas suns izskatās bīstams vai arī nē, un atkarībā no tā ķermenis jau gatavojas, tā kā ņemt kājas jau pār pleciem, vai tieši pretēji, tu redzi saimnieku, izskatās, ka būs ok, padodot attiecīgu signālu klejotāja nervam. Un klejotāja nerva tonus nosaka mūsu spēju regulēt stresu un atjaunoties. Klejotāja nervs ir kā spēka sfera, kas ieslēdz un izslēdz orgānus, reaģējot uz stresu. Un stresa ietekmē ir traucēta saziņa starp orgāniem, traucēta asins pieplūde, tāpēc rodas bieži vien problēmas dažādos orgānos un ir dažādas slimības. Tagad paskaties uzmanīgi, kā tu redzi, tev darbojas tava nervu sistēma neatkarīgi no tā, vai tu to gribi vai nē. Nervu sistēma ir kā trauksmes sistēma, kas ieslēdz tad, kad vajag un tad, kad nevajag. Tu brauc no mājām uz darbu, kā jau ikdienā, vadā bērnus pa pulciņiem, tev dzīve notiek. Tu strādā, tev ir kaut kāds stress, zems, vidējs, augsts, bet viņš ir, jo tev darbojas simpātiskā nervu sistēma. Un tā paiet viss mūžs, tikai jautājums, vai tu apzinies, kā darbojas tieši tava nervu sistēma un kas tev palīdz atjaunot enerģiju, dzīvesprieku, spēku un būt tajā mierā. Ir 3 nervu sistēmas stāvokļi, simpātiskais, kas ir tas cīnīties vai bēgt, tas stresa režīms, dorsālais, kas ir tas sastingums, besis, nogurums, neko nevēlos, un ventrālais, kā tu redzi, kas ir nomākts, bet tur ir tas spēks, tā neutralitāte, spēja pārvaldīt emocijas un miers. Un visi ir vajadzīgi. Parasti ir tas, ka ventrālais stāvoklis ir nomākts, un parasti cilvēks nepazīst ikdienā šo stāvokli, bet tavs uzdevums ir parādīt un iemācīt nervu sistēmai, ka man ir svarīgi būt ikdienā šajā ventrālajā stāvoklī, kurā es varu kārtīgi atjaunoties, funkcionēt kā veselīgs pieaugušais, izbaudīt dzīvi un būt pilnā spēkā. Un tas ir jātrenē, lai ķermenis iepazīst šo stāvokli, un to var izdarīt ar elpu, lai arī sajustu savu ķermeni. Skaties, ko izdara elpa. Ir cilvēks, uzzīmējam cilvēku, un cilvēkam ir nervu sistēma. Pa visu ķermeni ir nervu sistēma, un ir klejotāja nervs.
klejotāja nervs, kas iet pa abām divām pusēm, ir šie te divi atzari, un klejotāja nervs nobāzējas gan krūškurvī, gan vēdru dobumā, un ir arī krūškurvis un diafragma, kā muskulis. Tas, kas notiek ikdienā, cilvēkam ir ātra un sekla elpa, kas aktivizē simpātisko nervu sistēmu, tad, kad to vismazāk vajag. Un tas ir tas, ko darām ikdienā neapzināti. Kā ir tev? Pārmērīgi ātri elpojot, tiek izvadīts ķermenim nepieciešamās minerālvielas, kā arī pārāk ātra elpošana var samazināt CO2 līmeni asinīs, kas ir ļoti būtiski. Vēl ir jāzina, ka tieši krūškurvja augšdaļā šeit bāzējas daudz šie simpātiskie nervi, simpātiskās nervu sistēmas nervi, savukārt apakšdaļā vēderā bāzējas parasimpātiskās nervu sistēmas nervi. Ikdienā ir tā, ka tu pārēj no simpātiskās uz dorsālo nervu sistēmas stāvokli, un tā tu visu laiku mētājies. Tad simpātiskais, tad dorsālais stāvoklis. Un daudziem nervu sistēmu iesprūst tieši šajā stāvoklī. Tāpēc regulāri jūtas noguruši un nav spēka. Vai tev tā ir bijis? Bet tavs uzdevums ikdienā ir palēnināt elpu, līdz ar to notiek efektīva gāzapmaiņa organismā, kas līdz ar to palēnina sirdsdarbības ātrumu. Tas ietekmē arī labvēlīgas sirdsdarbības mainīgumu, kas ir nervu sistēmas līdzsvara rādītājs, un citi orgāni darbojas efektīvāk, kā arī apzinātāk elpošana palīdz ieslēgt iekšējos orgānus. Tieši garā izelpa, nevis īsā, dod signālu, ka ir droši ieslēgties parasimpātiskai nervu sistēmai. Iedarbinot parasimpātisko nervu sistēmu, klejotāja nervs dod smadzenēm, tiek uzsūtīts signāls, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Un ir droši. Ir droši, var atslābt, jo briesmas nedraud. Protams, elpošanas tehnikas ir dažādas, bet šis ir pamatprincips, kas tev jāzina. Un elpu laid vēderā un tad tikai krūtīs. Vēders, krūtis. Šis ir pamatprincips, kas tev jāzina. Tas, ko izdara elpa, tā trenē klejotāju nervu kā muskuli, kas ir lielākais nervs ķermenī, un viņš kļūst spēcīgāks un elastīgāks. Līdz ar to tu spēj pārvaldīt savu emocionālo stāvokli, pieņemt adekvātus lēmumus, kas nevis tevi turpina izdedzināt, bet jau atbalsta tevi, kas pat vairo tavu enerģiju. Elpa ir vienīgā autonomā funkcija, ko mēs varam apzināti kontrolēt. Kāpēc, lai neatklātu to, kā tu to vari izdarīt, vai ne? Paldies, ka noklausījies šo video, un tiekamies!